Sveicināti, dārgie radio klausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Katra mēneša 3. ceturtdienā mēs aplūkosim kādu dzīves stāstu, un šoreiz mēs aplūkosim ļoti slavenu personāžu Čārlzu Haddonu Spērģinu. Rakstot un domājot par šo raidījumu, lielāko daļu es paņēmu atkal no filmas, kur atrodama YouTube, tā ka arī to es pievienošu aprakstā, to jūs arī varat noskatīties vai padalīties ar šo filmu saistībā ar viņa dzīvi. Bet šoreiz, mēs runāsim par Spērģinu. Citi no jums viņu varbūt pazīst, citi varbūt nekad viņu nav dzirdējuši, bet interesanti ir tas, ka viņš arī darbojās Anglijā un arī vienā laikā ar Džordžu Milleru. Tas ir vīrietis, par kuru mēs pagājušajā reizē runājām, tā kas arī ieteiktu noklausīties to raidījumu. Bet Spērģens arī bija brits, un viņi ir arī tikušies vairākas reizes ar Milleru, un viņš tika ļoti arī Millera ietekmēts. Un tas man likās interesanti, un arī Spērģens ir mani ļoti ietekmējis, un esmu lasījis arī kādus viņa grāmatām. Esmu lasījis grāmatu, kas saucās Padomu devēji vai Padomi sludinātājiem. Tā arī ļoti ietekmēja mani, izlasot to pāris gadus atpakaļ. Un Spērģens ir arī pats mācītājs, pēc būtības sludinātājs, bet es domāju, es nesaku, ka tagad visiem ir jābūt mācītājiem, vai būtu jāiet, vai tas būtu kaut kāds tāds augstākais devums, vai kā citādāk. Nē, Dievs var mūs lietot dažādos veidos, ik katru, bet mēs varam ņemt iedvesmu un mācīties kādas lietas no viņa dzīves. Un, man liekas, tāda svarīga persona, viņš mūs daudzējādi ir ietekmējis, varbūt pat mēs nezinām, kādos veidos mūsdienā, bet par to es pēc tam pieskaršos. Bet esmu klausījies viņa uzrunas, viņas prediķus, un es arī ieteiktu varbūt jums kādu viņas prediķi paklausīties, varbūt pēc šī raidījuma. Bet es īsti pastāstīšu, ko tad viņš tādu sasniedz, un tad mēs iziesim cauri viņa dzīvei. Tātad pirmkārt, viņš prediķoja, un daudzi no viņas prediķiem tika publicēti katru nedēļu, un tie tika tad arī pārdoti tālāk, izplatīti. Un nereti pārdeva pat vairāk par 25,000 eksemplāru 20 valodās no katra viņa sprediķa. Un reformāti un baptisti joprojām dēvē Spērģinu par sludinātāju princi. Viņš ir tāds pirmais sludinātāju, princis, kurš vai ļoti labs sludinātājs, kurš ir bijis. Viņš ir sarakstījis daudzas grāmatas, Bībeles komentārus, mazus tādus ikdienas lasījumus, ko lasīt mājās. Viņš arī nodibināja koledžu mācītājiem un bērnu, atkal kur parūpēties par bāriņiem un daudzas citas lietas. Un līdz savai nāvei 1892. gadā viņš bija sarakstījis vai nosludinājis, sarakstījis noteikti daudz vairāk, bet nosludinājis 3600 sprediķiem un publicējis 49 komentāru sējumus par Bībeli. Un daudz, kas no tā ir mums arī palicis līdz šai dienai. Viņš ir sarakstījis arī dažādus teicienus, veltījumus, traktātus, ko izdalīt. Daudz. Tā, tiešām viņš bija ļoti aizņemts cilvēks. Bet sāksim viņa dzīvi, iziesim cauri un domāju, daudz ko varēsim mācīties un iedvesmoties no viņa dzīves. Spērģens viņš uzauga kristiešu ģimenē, un viņa vecākiem piedzima 16 bērni, bet, diemžēl 9 nomira jau esot kā zīdaiņi, tie bija arī grūtāki laiki toreiz, un tad, viņš bija viens no 7 bērniem, kas uzauga kopā, un viņa tēvs un vectēvs bija jau sludinātāji. Bet Čārlza ģimenei gāja grūti ar naudu, un tāpēc 1,5 gada vecumā vecāki nosūtīja viņu pie viņa vectēva, un kurš tad viņu audzināja līdz kādam 5-6 gadu vecumam. Un Spērģens, esot kā bērns, protams, viņš apmeklēja baznīcu, viņš pat lasīja Bībeli, bet pieaugot viņš uzskatīja Dievu kā bargu likumdevēju, kurš tikai nosodīja cilvēkus. Kaut arī ģimenē viņš tika ļoti mīlēts, bet Dieva mīlestību viņš nejūta. Viņā bija tāds tukšums, tumsa un grēks. Viņš mīlēja grēku, un to visu viņš paturēja pie sevis. Un varbūt arī jūties līdzīgi kā viņš jutās toreiz, nosodoši, vai kad Dievs nosoda un prasa lietas, kuras nevar izpildīt, kad Dievs aizliedz visu, arī tā viņš jutās.
ka Dievs bija tikai nosodošs. Un viņš ilgojās pēc Dieva mīlestības. Viņš redzēja, ka cilvēki runā par to, viņš dzirdēja, ka viņi runā par Dieva mīlestību, bet viņš to nejūta. Viņš redzēja tikai, ka Dievs redz viņa grēku. Un tad kādu reizi viņš 15 gadu vecumā iekūlās sniega vētrā, un viņa bija ļoti augsta, un viņš meklēja vietu, kur patvērties. Un tad viņš iegāja metodistu draudzē Ņūtonā, un tur Dievs viņam atvēra sirdi viņa glābšanai. Un tas teksts, kurš aizskāra viņas sirdi, bija no Jesejas grāmatas 45. nodaļas 22. panta. Griezieties pie manis, tad jūs būsiet glābti, visi zemes gali, jo vienīgi es esmu Dievs un nav cita neviena. Tanī brīdī, viņš dzirdēja evaņģēlija vēsti no parasta mācītāja, lauku sludinātāja un sajuta Dieva mīlestību. Pēkšņi pazuda tukšums un viss cits, kas nomocīja jaunā Čārlza sirdi. Pēc 6 mēnešiem viņš tika kristīts, un kristībās viņš rakstīja, ka ūdens aizskoloja viņa nedrošību. Un pēkšņi viņa mute un trauslums tika atraisīta, tas viss pazuda, un tāda bija arī palikusi kopš tā brīža. Pēc tam viņš devās studēt uz Kembridžu un apmeklēja tur esošo baptistu draudzi un lai piepelnītos strādāja kā skolotājs. Un jaunam esot, viņš sāka palikt populārs ar to, cik interesantas un labas bija viņa vadītas uzrunas svētdienas skolā. Tās bija pilnas, un ne tikai ar bērniem, bet uz tām pat sāka nākt arī pieaugušie. Jo tā lieta bija, ka viņš varēja izskaidrot sarežģītas lietas ļoti vienkārši. Un tad kāds cilvēks visu ievēroja un sarīkoja tādu interesantu notikumu. Čārlzam bija 16 gadi toreiz, un bija nepieciešams noturēt dievkalpojumu vai svētbrīdi kādā vietā vienkāršiem cilvēkiem. Un šis vīrs bija pateicis, ka tur sludinās kāds cits vīrs, un lai Čārls ejot viņam līdzi un palīdz. Un tad atnākot uz tās vietas, īsi pirms viņam tur jānovada šis svētbrīdis, maz 11 cilvēku priekšā, izrādās, ka šis vīrs, kurš sūtīja Čārlzu, bija pateicis tam otram vīram, ka Čārls sludinās. Un tad viņi abi atnākuši šo vietu, viņiem nav nekas sagatavots. Tas bija apzināti izdarīts, lai pierunātu vai ievestu Čārlzu ar tādu kā triku, lai viņš varētu sākt sludināt. Un tas bija izdarīts apzināti, un tad Čārls teica, ok, labi, es iešu, sagatavošos, viņš sagatavoja tādu vienkāršu sakāmo un sludināja pirmo reizi. Tā kā pieaugušo cilvēku priekšā noturēja dievkalpojumu, un tas notika 16 gadu vecumā, un cilvēkiem tas patika. Tas uzrunāja cilvēkus. Un tad viņš redzēja, ka Dievs lieto viņu, un tad viņu aicināja uz citu draudzi, teica, tā slava sāka izpausties par viņu, esot tur laukos, un tad viņš sāka sludināt vietējās draudzēs. Bez tādas formālas apmācības, bet viņš lasīja Bībeli ļoti dedzīgi un gribēja sludināt cilvēkiem. Un tad vienā draudzē viņš sludināja 2 reizes pēc kārtas, un cilvēki bija tik ļoti aizskarti, ka viņi prasīja, lai viņš kļūtu par viņu mācītāju. Un te jau viņam bija 17 gadi, un tad šādi sākās arī viņa kalpošana. Viņš uzreiz nebija tur kā mācītājs, bet viņš sāka regulāri tur kalpot, un tad šis Vaterbīčas ciemats, kurā viņš kalpoja, kur atradās šī draudze, bija pilns ar dzērājiem, grēciniekiem un visā citā dažādiem cilvēkiem, bet viņam tur sludinot, atrodoties tanī vietā, šī draudze tika piepildīta pilna. Pēkšņi viss ciemats sāka nākt uz turieni. Visi apkārt esošie cilvēki daudzi nāca pie ticības. Un tie cilvēki, kuri sākotnēji likās, ka esot kā lāsts šī ciemā, sāka atdot savas dzīves Jēzum Kristum. Un tad Čārls rakstīja pēc pāris gadiem vakaros no viena ciemas gala līdz otram, varēja dzirdēt, kā cilvēki dzied himnas vakaros mājās. Es domāju, ka tas ļoti spēcīgs un uzrunājošs. Un no vienas ziņas arī liek priecāties, no otras puses ir depresīvi. Kādēļ tas vai mūsu laikā varbūt tā nenotiek, bet interesanti, Dievs viņu lietoja un praktiski viss ciemats nāca pie ticības. Un esot jau pavisam jauns, aptuveni ap to 20 gadu vecs, vai 18, 19 gadu vecs, viņš sludināja jau 5 reizes nedēļā. 3 reizes svētdienā un 2 reizes pa nedēļu. Un ar to tad būtu varējis nākt jau lepnums.
bet viņš no tā ļoti uzmanījās, jo viņš atcerējās brīdi, kad Dievs viņu brīdināja par lepnas sirds briesmām. Viņš lasīja Jeremijas grāmatu, un tur tika uzrādīts tā lepnā sirds, un viņš centās ļoti no tā uzmanīties. Viņš daudz kļūdījās, viņš bija jauns, bet cilvēki bija dāsni piedot šim jaunajam sludinātājiem. Un šo visu redzot, protams, bija cilvēki, kuriem sāka arī skaust. Pirmie tādi parādījās skaudēji ienaidnieki, kuri pavērsās pret Čārlzu. Un tad, 19 gadu vecumā, esot pāris gadus un tur darbojoties šī ciematā, viņš saņēma vēstuli kļūt par sludinātāju Newpark Streetas kapelā Londonā, ar mērķi, lai kļūtu par mācītāju. Un līdz šim Čārls bija tikai laukos, un viņam tas patika. Viņam patika sludināt ciematos, patika iet pie vietējiem cilvēkiem, būt sadraudzībā, bet viņš teica, ok, ja Dievs mani sauc, tad man ir jāklausa. Un Londona toreiz mums varbūt tur grūti iedomāties, bet Londona bija pasaules centrs. Tur attīstījās jaunas tehnoloģijas, medicīna, industrija auga ikdienas, un katru nedēļu tika izgudrots kaut kas jauns. Tas bija tāds satraucošs laiks, kurā dzīvot. Un Čārls nekad nebija bijis tur, un tā bija tāda liela pilsēta. Un aizbraucot tur, mums jāiedomājas, tur dzīvo 3 miljoni cilvēku, jo tajā laikā dzīvoja. Un tad viņš atbrauc no laukiem, no maza ciemata, uz milzīgu vietu, un tur ir trokšņi, tur ir steiga, pūļi un arī smaka. Un Čārls ienīda Londonu. Viņam tur nepatika, un tad viņš redzēja dažādus bagātus cilvēkus ar savām dārgajām smaržām, kas tur staigāja, un arī daudzus nabadzīgus turpat cilvēkus pie tiem bagātajiem. Un visvairāk sirdi viņam aizskāra tieši bāriņi. 1000 bāriņu uz ielām, smirdīgi izsalkuši, nosauši bērni, kuri ubagoja vai zaga, lai varētu tikai izdzīvot. Taču domāju, kā cilvēki varēja pieļaut tādu ļaunumu? Kas bija ar viņu sirdsapziņām? Viņš domāja, tiešām Dievs mani sauc uz ko tādu, būt šeit par sludinātāju. Un, protams, esot tur viņam nebija viegli, jo viņš atstāja visu. Aizbrauc uz turieni, un tur viņš jutās vientuļš. Viņam nebija nec draugu, neviena drauga, nec ģimenes, nekā. Viņš dzīvoja ļoti mazā istabiņā, un pie tam vēl citi smējās par viņa akcentu, un tad teica, ne, Londonā ir daudz labu sludinātāju, gudru, inteliģentu, labu sludinātāju, un kas lika viņam justies negala labam. Un viņš gribēja atpakaļ. Viņš teica, ne, ir slikti, bet ok, viņš pamēģinās, un tad viņš gaidīja to brīdi, kad viņš varēs iet uz to draudzi un sludināt. Un viņš bija dzirdējis, tā bija liela un ietekmīga draudze ar lielu ēku, bet tās apmeklējums bija sācis sarukt, jo tā atradās tādā industriālā rajonā, kur bija ļoti, ļoti daudz cilvēku, viņš auga, un tur arī apkārt dzīvoja tādi nabadzīgāki cilvēki, un tā laika mācītājs draudzes viņš nevarēja aizsniegt tos cilvēkus, viņš pat nebija īsti izgājis tanīs vietās, kur Londona bija izplatījusies. Viņa auga, un tur bija trokšņi un netīrība un smaka. Un tā bija liela draudze sākotnēji ar 1200 apmeklētājiem, kura bija sarukusi te līdz 0 apmeklētājiem, jo visi bija aizākušies projām, kaut kur citur prom no tās vietas. Un tad šis nervozais Spērģens atnākot pirmajā svētdienā, viņš ir gatavs sludināt savus pirmo sprediķi, un par savu pārsteigumu viņš to dara gandrīz tukšā draudzē. Gandrīz neviena nav. Bet tā viņš sludina, jaunais sludinātājs, un kaut kas notiek. Un cilvēki nebija dzirdējuši tādu sludināšanu. Šis vārds izskanēja, un tanī vakarā, tur bija divi dievkalpojumi, draudze jau sāka piepildīties ar cilvēkiem. Un tur bija cilvēki, kuri bija izslāpuši pēc Dieva vārda. Un viņš jau bija tikai pusaudzis. Un pēc 4 mēnešiem viņš jau bija kļuvis par tādu pusslavenību Londonā, un draudze sāka apmeklēt ap 2000 cilvēku katru svētdienu. Jo toreiz tā problēma bija vēl lieta, ka mācītājs sludināja ļoti akadēmiski un sausi. Bet Spērģens, viņš pats sevi sauc par mazu resnu lauku puiku vai vīrieti pēc tam arī, bet viņš nāca un viņš sludināja vienkārši un skaidri, un cilvēki varēja redzēt, viņa sirds nenāca no tādas lepnības, akadēmiskam, un tur doktors bet viņš nāca un sludināja to, ko cilvēkiem vajadzēja dzirdēt. Un tad, kādu laiku sludinot, uz dievkalpojumu atnāca 22-gadīgā Suzana, un viņa nepalika neievērota. Čārls viņu pamanīja, un viņa pati cīnījās par savu ticību. Viņa nezināja, viņa ir ticīga vai nav, un tad Čārls satikās ar viņu, lai risinātu šo jautājumu.
bet ne tikai tāpēc. Viņš iedeva viņam lasīt Bunjana grāmatu Svētceļojums, un tā bija viņa mīļākā grāmata, ko viņš daudz lasīja jau no arī 4-5 gadu vecuma, viņš skatījās bildes tanī, un tad viņš aizsūta arī šo grāmatas kopiju arī viņai, un gāja satikties ar viņu. Un tad viņš pateica, ka viņam arī interesē viņa romantiski un tā tālāk, un pēc pusgada, 21 gadu vecumā, viņš apprecējās ar šo Suzanu. Un tad arī Suzana viņu iemīlēja, no sākuma viņa nebija, viņa tā īsti ietekmēta, likās, tāds parasts lauku puika, bet ne, viņa arī bija iemīlējās viens otrā, un viņiem piedzima puikas dvīņi, Tomas un Čārls, nosaukts tieši tāpat kā tēvs. Un Tomas tad pēc tam arī kļuva par mācītāju. Bet Spērģena kalpošana turpinājās, viņš kļuva populārāks, un draudze sāka kļūt arī bīstami pārpildīta. Tanī vairs nebija vietas, tanī bija slikta ventilācija, un palika pat nērti tur būt un klausīties. Un draudzi bija nepieciešams paplašināt. Viņi ilgi strīdējās par to, bet beigās nolēma, mēs paplašināsim draudzi un sāksim remonta darbus. Un tikmēr visa draudze pārcēlās uz citu vietu sludināt. Citi, tad parādījās, protams, kritiķi, mēdija, kuri teica, ka Spērģena runa ir vulgāra un prasta, bet Spērģenam tas neinteresēja. Un tad bija arī cilvēki, kuri sāka rakstīt sūdzības vēstules viņam, vai kuriem skauda, bet Spērģens bija pārliecināts un sludināja pārliecinoši, un citi tāpēc viņu uzskatīja par lepnu vai iedomīgu. Bet tās viņš noteikti nebija. Bet viņš visu to nesa Dievam lūkšanās. Viņš bija ļoti pazemīgs un dievbijīgs vīrs. Bet viņi pārcēlās uz citu vietu, sludināja tur, un pēc kāda pusgada šī iepriekšējā draudze tika atjaunota, un tad viņa atkal pārvācās uz to iepriekšējo draudzi. Bet tā problēma bija, ka viņa atkal jau piepildījās, un tad viņa atkal bija par maz vietas. Un tad viņi darīja to, ko vajadzēja viņiem darīt uzreiz. Viņi savāca naudu jaunas ēkas celtniecībai. Bet tikmēr, kamēr tiek celta jaunā ēka, viņa atkal pārcēls uz to iepriekšējo vietu, kur pirms tam, un tur atkal bija par maz vietas, un tad izdomāja, pietiek ar šo ņemšanos, es vajag pārvākties, teica, iznomāsim vai izīrēsim vislielākās iekštelpas telpas, kādas ir pieejamas visā Londonā. Un tā bija Surējas dārzu mūzikas halli. Tā bija liela zāle, un tā arī varēja ietilpināt 10 000 cilvēkus. Un tad viņi tur gāja, un cik es arī nopratu, pirmajā sprediķī esot tur notika traģēdija. Zāle bija pilna ar cilvēkiem, un ārpusē pulcējās 1000, nāk iekšā 10 000 cilvēku, un ārpusē 1000 cilvēku. Londonā nebija neko tādu redzējusi. Un Spērģens bija lūkšanā pirms sprediķa, bija gatavs sludināt, vai jau pat sāka sludināt, bet pēkšņi zāles aizmugurē bija liela kņada, un Spērģens nesaprata, kas notiek, viņš nedzirdēja, ko cilvēks sauc, bet kāds kliedza uguns, un teica, balkoni plīst no svara un sāka izkliegt dažādas lietas, un tad cilvēks sāka bēgt. Viņi grūstījās un skrēja, un zāle bija tik liela, ka Spērģens īsti nesaprata, kas notiek. Bet tad viņš saņēma ziņu un centās tad arī samazināt paniku. Bet pūļi skrienot projām sapradāja 7 cilvēkus, kuri nomira, un 28 tika nopietni ievainoti. Un Spērģens bija, protams, par to šokā. Viņš nesaprata, kāds varēja notikt, viņš noģība, un daudzi domājot, likās, ka viņš ir nomiris, bet beigās izrādās, ka nebija nekāda uguns, nec balkoni neplīsa, nekas tāds nebija, tie bija vienkārši huligāni vai naidnieki, kuri centās izjaukt dievkalpojumu. Un toreiz jau naidīgā prese, kuri daudz aprunāja Spērģenu, saplēsa Spērģenu gabalos, un tur bija tādi citāti, kas sacīja vai virsraksti, ka viņa sludināšana nogalina, ka tas ir Dieva sots par viņa sludināšanu, un prese vainoja viņu visās lietās. Un šis notikums, diemžēl, pavadīja viņu visu viņa dzīvi. Viņš daudz par šo domāja, tas viņu tā kā vajāja, tas, kas notika tanī dienā. Un tad pagāja kāds laiks, viņš nevarēja lūgt, Bībele viņam nedeva mieru, viņš raudāja, un viņa domas dūrās viņam sirdī. Viņam likās, ka viņa ticība ir nomirusi un ka Dievs ir viņu pametis. Bet kaut kādā brīdī, kaut kādā veidā Dievs atjaunoja viņu, deva viņu atkal spēku, un viņš atkal pēc tam turpināja sludināt. Dievs, viņam deva lielāku tādu vadību un uzticamību,
Un šie notikumi, kas notika, interesanti uztaisīja pat par vēl lielāku slavenību. Jo viņš tā jau bija slavens, bet tagad viņš jau bija internacionāli atpazīstams. Toreiz viņš bija pasaulē slavenākais sludinātājs. Un šis notikums, tad tu pateiksi viņu vēl slavenāku. Bet jā, viņš turpināja sludināt, un 1000 nāca pie viņa. Un pēc gada notika tāds notikums, kad Indija bija Lielbritānijas kolonija, un kad indieši nogalināja daudzus tūkstošus britu viņu esošā kolonijā. Un tas bija tāds kauna traips šai lepnējai karalistei, un tāpēc visā nācijā tika sasaukta lūkšanas un gavēšanas diena. Un Spērģinu uzaicināja sludināt 24,000 cilvēku priekšā. Viņš negribēja īsti iejaukties impērijas politikā, bet vēlējās, lai līdz šim lielākais viņa pūlis dzirdētu evaņģēliju, un tur viņš to arī pasludināja. Jā, un tad tā viņš turpinās, viņš sludināt cilvēkiem, cilvēki nāk pie ticības, 1000 cilvēku, notiek brīnumainas lietas, un tad pēc 18 mēnešiem tiek uzcelta jaunā draudze. Un tas saucās Metropolita Tabernacle vai Metropolita Sajēšana telts, un tā pastāv arī vēl aizvien mūsdienās. Jūs varat iegūglēt, Londonas pašā centrā tā atrodas, un tā vēl aizvien mūsdienās ir ļoti aktīva draudze. Tā ir liela draudze ar 3 stāvos, ar 3 balkoniem un ar vietu 6000 cilvēkiem un papildus 500 vietām stāvot kājās. Un ieeja bija tur par biļeti, tā biļete bija bez maksas, bet biļete bija nepieciešama, lai katram būtu sava vieta, nepārpildot draudzi. Tas jau tad salīdzinošiem jaunā vecumā, ap 30 gadiem, tad viņam bija tā, ka toreiz viņš sludināja šī draudzē. Un tad šeit viņš kalpoja savus turpmākos gandrīz 30 gadus līdz savai nāvei 57 gadu vecumā. Un katra svētdiena, mums varbūt var likties, jā, viņš sludina, un viņam tas tāds easy peasy, vai kā saka, bet nē, katra svētdiena viņam bija vienā ziņā patīkami satraucoša, bet te pašā laikā šausmīga. Un tas uzturēja Spērģinu pazemīgu, apzinoties šo pienākuma smagumu un svarīgumu. Viņš bieži bija nosvīdis no uztraukuma un nejūtās labi, bet Dievs viņu vienmēr stiprināja. Un cilvēki nāca klausīties un dzirdēt Dieva vārdu. Un viņi nāca jau laicīgi agri no rīta. Viņam bija dievkalpojums 11 no rīta un vakarā 5:30. Un dievkalpojuma forma bija pavisam vienkārši. Visi iesākās ar himnas dziedājumu, bez instrumentiem, a capella, visa draudze dziedāja kopīgu dziesmu, ar rakstu lasījumu, un tad ar vēl vienas himnas dziedāšanu, un tad ar vārda sludināšanu. Visi 6000 cilvēki klausījās ar kapa klusumu, un šis lika Spērģinam būt vēl tikai uzticamākam vārda sludināšanai, pārdomāt tiešām, ko viņš saka katru vārdu. Un viņš nekad neteica kaut ko, lai izpatiktu cilvēkiem, vai teiktu to, ko cilvēki vēlētos dzirdēt. Viņa vēsts nereti bija skarba, bet tika sludināta ar mīkstu sirdi. Viņš meklēja vienīgi izpatikt Dievam, nevis izklaidēt cilvēkus. Viņš bija godīgs un nebija liekulis, un tieši tas bija tas, kas cilvēkus pievilka pie viņa. Un, jā, un tur arī var redzēt, arī filmā interesanti ir tā, kad viņš sludināja, kad svētdienās takša šoferi zirga pajūgos kliedza pie Spērģina, un cilvēki brauca, un tur bija vesela atdzīvojās svētdienā Londona, kad cilvēki brauca klausīties viņu uzrunas. Un visi, kas brauc Londonā, teica, tā ir viena lieta, kas jāizdzird, ir jādzird Spērģins. Viņš bija tāda internacionāla slavenība. Un tad lasot viņa grāmatu, tie padomi sludinātājiem, viņš rakstīja interesantas lietas, bet viņš teica, ka reizēm uz svētdienu viņš saraksta 3, 4, varbūt 5 sprediķus, vai reizēm pat uzrunas visam mēnesim. Bet viņš bieži visas tās izmeta miskastē vai nesludināja, jo viņš nevarēja izvēlēties, ko tieši sludināt. Viņš teica, ka tas nav kā izvārīt tolu 5 minūtēs. Viņš lūdza un gaidīja stundu pēc stundas tēmu no Dieva, par ko runāt. Un tad viņš meklēja, rakstīja, domāja, un tad bija kāds teksts, kas viņu aizskāra, un tā, kad tas viņu aizskāra, tad viņš to sludināja, un sludināja viņš no sirds, zinot, ka tas uzrunās cilvēkus ar spēku un autoritāti. Un tāds vienmēr arī notika. Vienmēr cilvēki tika uzrunāti un vienmēr runāja uz cilvēku vajadzībām. Un Spērģins vienmēr palika pazemīgs. Viņš teica, ka tas nav no viņa, bet tikai no Dieva. Viņš tikai klausījās to, ko saka viņa kungs. Jā, grāmatā par to viņš raksta vairāk,
bet tas arī mani ļoti, ļoti iedvesmoja. Un viņš ne tikai kalpoja garīgi, ne tikai sludināja, bet arī tādā ziņā viņš parūpējās par cilvēku vajadzībām. Kā jūs minējāt, toreiz bija liela nabadzība, bija daudz bāriņu, un tādēļ Spērģens uzsāka ap 60 biedrībām vai misijas organizācijām, kuras arī dažas darbojas vēl līdz mūsdienām. Un daudzas no tām tika finansētas no viņa grāmatu ienākumiem. Viņš rakstīja daudzas grāmatas, 4 grāmatas gadā, daudzus visādus materiālus, viņas prediķi tika izplatīti, pārdoti, bet visu to viņš toreiz būtu miljonārs, bagātākais vīrs varbūt tajā laikā, bet nē, viņš to tam neizmantoja, viņš praktiski visu savu naudu atdeva cilvēkiem vajadzībās un dažādās organizācijās, cēla mājas, visu kaut ko darīja, daudzas lietas, un to visu viņš atdeva cilvēkiem. Un jā, Spērģens bija tāpēc liels arī Džordža Millera fans, viņi, kā jau teicu, bija tikušies, un arī viņam interesēja bāriņi, viņam rūpēja bāriņu sirdis, un tad viņš arī būvēja mājas bāriņiem. Taču mazākas kā Millers. Millers būvēja 300 bērniem, 200, bet viņš būvēja 11 bērniem. Tā varētu parūpēties par 11 bērniem, bija vairākas mājas puikām, un arī meitenēm bija mājas. Tā arī bija viena no viņas sirds kalpošanām, un tad bija dažādas organizācijas, kas rūpējās par nabadzīgiem cilvēkiem. Jā, daudzas organizācijas viņam bija. Jā, un līdzīgi kā pie Millera, bērni arī tika labi izglītoti un sagatavoti pieaugušo dzīvei. Un bez tā visa viņš arī nodibināja savu koledžu, sauktu par Spērģena koledžu, lai apmācītu nākamos mācītājus. Viņš gribēja, lai tas ietu tālāk, lai tas nepaliktu pie viņa, kaut arī viņš pats nebija izmācījies, bet viņš mācījās, kā viņš varēja, caur Dievu vārdu, arī pieļaujot kļūdas, bet jā, viņš vēlējās arī apmācīt šos jaunos mācītājus, un tādēļ viņš katru piekdienu vadīja lekcijas, bija arī daudz citu skolotāju, un šīs lekcijas ir vēl aizvien saglabājušās līdz mūsdienām, tā saucās lekcijas studentiem. Arī tas mums ir pieejams, un ir arī mājaslapa, tāda veca mājaslapa, varbūt es to pievienošu arī ēpastā, aprakstā šī raidījuma, un tur ir daudz, kas saglabājas, viņa vēstules ir saglabājušās, daudzas lietas, ir interesanti parakāties un palasīt šīs lietas. Bet jā, Spērģenam pēc tam viņš pārvācās citu māju, jo Londonā bija ļoti slikts gaiss, tas kaitēja viņu abu veselībai ar sievu. Viņi pārvācās bišķi tālāk, vairāk uz laukiem, viņš varēja iegādāties lielāku māju, un viņam bija arī bibliotēka. Viņš lasīja daudz grāmatas, un viņam bibliotēkā bija 12,000 grāmatas. Un mums liekas, kā to var paspēt? Vai ne? Kā cilvēks var visu to izdarīt? Jā, viņš strādāja daudz, bet tā atbilde bija, ka viņš visu nedarīja viens. Viņam bija sekretāris, kas atbildēja uz vēstuli, viņš saņēma 100 vēstules. Viņam bija pētnieki, kuri palīdzēja rakstīt viņa grāmatas, un daudzi citi darbinieki, kas palīdzēja visu to izdarīt. Viņš norīkoja cilvēkus, algoja viņus un lai darītu to, kas viņam ir jādara. Un toreiz notika tāda nevis nelaime, bet lieta, kuru vēl ietekmē mūs šodien, ka viņam paralēli tur sludinot uzradās cits Čārls Dārvins ar savu evolūcijas teoriju. Un šis krietni sāka izšaubīt draudzes cilvēkus un arī vispār kristiešus par Bībeles patiesumu. Un no tā brīža daudzi cilvēki uz Bībeli sāka skatīties kā uz pasaku grāmatu. Un arī daudzi līderi, toreiz tā arī baptistu draudzē daudzi līderi palika liberāli. Čārls mudināja viņus uztaisīt ticības apliecību, bet viņi atteicās no tā. Un daudzi sāka ticēt šim, un tas lika Spērģenam pamest arī Baptistu savienību 1888. gadā. Es domāju, šodien tas vairs nav tā spēkā, bet toreiz tā bija tāda situācija. Un Spērģenam likās, ka neviens neiestājas par Jēzu. Viņš sludina, viņš pastāv arī par Bībeles uzticamību, un viņš arī bremzēja tādu kristiešu iesliekšanu liberālismā, ne tikai Anglijā, bet arī Eiropā, un iespējams šodien baznīca izskatītos vēl sliktāk, ja nebūtu bijis Spērģens. Bet likās, ka viņš bija vienīgais. Neviens neiestājās par viņu, viņš pameta šo savienību, viņš arī rakstīja traktātus, kas bija pret šo evolūcijas teoriju par Bībeles patiesumu, vairāk tā kā apoloģētis, kas sāka meklēt lietas, un prese par viņu ņirgājās. Prese viņu izsmēja, zīmēja viņu kā pērtiķi, dažādos veidos vienkārši ļoti ļauni, visādi vulgāri izteicās par viņu, ka viņš esot pret šo Čārlzu Dārvinu. Jā, viņa kalpošana bija grūta, stresaina, daudz pārdzīvojumu, un jā, lieta notika, ka viņš arī ātri sāka novecot,
viņam strauji pasliktinājās veselība, un viņš kalpoja 40 gadus. Visu laiku domās un raizēs par lietām un daudz pārdzīvojumu, esot slavenākajam cilvēkam tevi pasaulē. Viņam gāja ļoti, ļoti grūti ar to visu, viņš visu nesa Dievu priekšā, bet tad kādā brīdī viņam parādījās problēmas ar aknām, un viņš daudzus mēnešus ar tām cīnījās. Tad likās, ka palika labāk un sliktāk, un daudzi lūdza par viņu, bet tad viņš aizgāja mūžībā 57 gadu vecumā. Jā, par to arī filmā vairāk var redzēt, bet Spērģina nāve tad bija galvenās ziņas visās avīzēs. Bēris bija valsts notikums, un Londonā, kur atradās viņa draudze, līdzīgi kā pie Millera, visi veikali tika aizsiesīti ciet, tūkstošiem cilvēku iznāca ielās, lai viņu izvadītu. Tas bija tāds notikums, tāds milzīgs notikums, kas bija noticis. Un savas dzīves laikā Spērģins sludināja uz kādiem 10 miljoniem cilvēku. Bija sludinājis, bet viņa raksti jau toreiz un arī mūsdienās visu, ko viņš ir izdarījis, turpina runāt vēl uz miljoniem cilvēku. Viņa vārdā ir pieminekļi uztaisīti, vietas nosauktas. Tagad tās ļoti, ļoti ietekmīgs cilvēks. Varbūt tu nebija par viņu dzirdējis, bet varbūt tagad esi. Bet es vēlētos arī nolasīt tagad beigās arī kādus citātus no viņa. Šoreiz izvēlējos mazāk citātus, 3 citātus, bet viņi, man liekas, ļoti labi raksturo to, kāds Spērģins bija. Un viens citāts, ko viņš saka, ir: laimi veido nevis tas, cik daudz mums ir, bet gan tas, cik daudz mēs izbaudām to, kas dara mūs priecīgus. Mūsu nemieris neatbrīvo rītdienu no bēdām, bet tikai iztukšo šodienu no tās spēkiem. Un noslēgšu pēdējo, šis ir garāks citāts, bet tas tiešām raksturoja Spērģinu, un viņš saka šādi. Viņš saka, ir reizes, kad vientulība ir labāka par sabiedrību, un klusēt ir gudrāk kā runāt. Mēs būtu labāki kristieši, ja būtu vairāk vienatnē, gaidot uz Dievu un caur viņa vārda pārdomām gūstot garīgu spēku darbam viņa kalpošanā. Mums vajadzētu pārdomāt Dieva lietas, jo tādējādi mēs no tām gūstam patiesu uzturu. Kāpēc daži kristieši, lai gan klausās daudzus prediķus, dievišķajā dzīvē progresē lēni? Tāpēc, ka viņi nevērīgi izturas pret saviem pieliekamajiem, jeb šo telpu, kur iet lūgt, un nedomā par Dievu vārdu. Viņi mīl kviešus, bet nemaļ tos. Viņi gribētu labību, bet neiet laukā to savākt. Augļi karājas uz koka, bet viņi neiet tos noplūkt. Ūdens plūst pie viņu kājām, bet viņi negrasās pietupties, lai to padzerties. No šādas muļķības izglāb mūsu kungs. Jā, tāds spēcīgs citāts, bet te viņš uzraksta, kas ir kristiešu galvenie pienākumi, un tas arī toreiz mani esot laika atpakaļ jau uzrunāja, arī saistībā ar sludināšanu, ka mums ir jābūt sludinātiem, arī raksturot uzrunātiem, Bībeles uzrunātiem, lai mēs varētu arī kaut ko pateikt. Un protams, es saku, ne visiem jābūt mācītājiem, bet man liekas, viņš vienkārši parādīja, cik daudz Dievs spēja. Viņš pats darīja daudz, viņš arī atpūtās, viņam bija sava vieta Francijā, kur viņš regulāri brauc atpūsties. Viņš strādāja daudz, bet to visu paveic tādēļ, ka Dievs darbojās caur viņu. Un šī reizē es arī izrakstīju lietas, ko mēs varam mācīties. Varbūt tu vari mācīties kaut ko citu, varbūt paņems kādas citas lietas, bet es pārdomājot par viņu dzīvi, uzrakstīju 4 lietas, kuras mēs varam mācīties no viņa. Un pirmā lieta, ko mēs varam mācīties no Spērģina dzīves, katrs ir palikt pie Dieva. Vienkārši veldzēties Dieva vārdā. To mēs varam redzēt, ka tas bija tas, ko viņš darīja stundām ilgi katru dienu. Un tajās vienkāršajās lietās, parastajās lietās, klusumā, mierā būt ar Dievu. Un tā ir mūsu tāda pirmā un svarīgākā kalpošana, pirms mēs ejam kalpot kur citur, ka mēs paliekam pie Dieva, veldzējamies viņa vārdā. Otrā lieta, ko es redzēju, vai tā var piedzīvot caur Spurgeonu, viņš vienā brīdī nesūdzējās, pat pēc tam, kad viņam bija slimība, viņam sāpēja, viņš nekad nepārmeta Dievam, un es teiktu, meklēt prieku Dievā par spīti visām grūtībām. Tas, ko es redzu no Spurgeona, ka viņš meklēja prieku Dievā, pateicās, gāja tālāk par spīti visam, kas notika. Trešais, redzot to viņu sludināšanu un to, kā viņš darīja, bija tas, kas tad tieši bija tas, kas aizsniedza cilvēkus. Un tie nebija nekādi šovi vai fancy pasākumi vai lietas vai teātris vai vienalga, kas tas būtu, bet tas, kas aizsniedza cilvēkus, bija skaidra vārda sludināšana. Evaņģēlijs visā tās pilnībā. Un varat paklausīties Spērģinas prediķus,
Bet viņš sludināja par grēka smagumu, par briesmīgajām sekām un par Dieva lielo mīlestību, kurš nāca izglābt mūs, šādus grēciniekus. Un tas bija tas, kas aizsniedza cilvēkus, un tas ir tas, kas darbojas mūsdienās, ir skaidrs evaņģēlija vārds, pārliecinoši, ar pārliecību, ticībā pasludināts. Un viņš arī kādā citātā teica, citā vietā es dzirdēju, kad pie viņa pienāca kāds cilvēks un jautāja, kādēļ no viņa sludināšanas neatgriežas cilvēki. Iespējams, esmu šo pieminējis, un tad viņš atbildēja, sakot viņam, vai tu tiešām tici, ka cilvēku var tikt izglābt no tavas sludināšanas? Un viņš teica, nē, es neticu. Un tas pēkšņi atbildēja, sakot, tā ir tava problēma. Tu netici. Vai tu nesludini tā, kā tu ticētu. Un spēržus viņš tiešām ticēja, un viņš teica, ja tu sludini, un cilvēki nenāk pie ticības, vai vienkārši tad saka, kaut kas nav kārtībā. Kaut ko tu dari nepareizi. Viņam daudz tādi interesanti citāti, un tas arī mani ļoti, ļoti ietekmēs. Un pēdējā lieta, ko mēs varam mācīties no viņa, ir pastāvēt par ticību. Un te es teiktu, ka mums reizēm ir nepieciešams būt skaļākiem, bieži mēs kristieši esam par klusu. Un mums ir nepieciešams ar gudrību, būt par gaismu un sāli gan draugu vidū, gan sociālos tīklos, darba vidē un visur citur, bet mums ir un jābūt par gaismu, jāiestājas par pasaules lietām. Tas, ko Spērģins darīja, viņš iestājās arī praktiski, palīdzēja cilvēkiem, tiešām tā, kā viņš varēja visiem nabagiem un visiem pārējiem, tas ļoti palīdzēja arī Londonai tanī situācijā, bet viņš arī iestājās pret tā laika maldu mācībām, ļoti skaidri. To arī vairāk redzēt viņa rakstos, Zobens kaut kā tur saucās, tādi raksturi, kur viņš iestājās tieši par lietām, tā kā viņam bija tāds savs izdevums, kur lietas rakstīja un runāja par visām mūsdienu lietām un bija skaļš un pastāvēja par šām lietām. Bet ar gudrību un tādu, saprātu. Un iespējams, tu paņēmi ko citu no šī visa, bet tās bija tās 4 lietas, kuras paņēmi es. Varbūt vēl 5. lieta, ko mēs varētu paņemt, ir tiešām arī palīdzēt cilvēkiem, kas ir grūtībās, praktiski kaut kādā veidā, cik iespējams vai no laiku vai no naudu, bet ar abiem diviem nevar palīdzēt bieži, jo tad nebūs viena vai otra. Bet tas ir tas, kā mēs varam palīdzēt arī cilvēkiem, un esot tur, tad arī dot šo evaņģēlija vēsti tālāk. Un tādēļ man beigās jums ir katram jauniešam klausītāji ir izaicinājums, un izaicinājums ir noklausīties kādu no Spērģinas prediķiem. Tie ir kādi aptuveni stundu gari, 50, 40, 50 minūtes, bet ļoti interesanti. Noteikti noklausīties kādu no viņiem, vai arī nopirkt kādu no viņa pārdomu lasījumiem katrai dienai. Es zinu, Kristīgais veikals Amnī arī pārdodas grāmatas no viņa. Varbūt, kad nākamreiz tad pārdomā vai internetā ir daudzas grāmatas par kapekām. 3-4 eiro var nopirkt elektroniski arī un vienkārši pilns ar viņa grāmatām. Pasūti kādu no viņa grāmatām un izlasīt. Tas ir tas izaicinājums man jums. Bet paldies, ka klausījies šo raidījumu. Ja tevi tas iedrošināja, tad aizsūti arī to kādam citam, kuram tas varētu palīdzēt. Un droši to arī atstāt man arī atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ej.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Noslēgumā lūksim. Vadi mūs, Dievs, tavā gudrībā, ka mēs rīkotos tā, kā tu vēlies. Lai mēs censos izpatikt tev, nevis cilvēkiem, un lai mēs varētu uzlikt to kā prioritāti, veldzēties tavā vārdā un palikt lūkšanās par mūsu cilvēkiem, par vajadzībām un arī būt pateicībā par visu to, ko tu esi mums devis. Un es lūdzu, Dievs, lieto mūs, tiešām lietoju katru klausītāju, kurš tagad klausās, lieto spēcīgi un vareni un pasargā mūs, Dievs, no grēka un lepnuma un no tieksmēm, kuras nav no tevis. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.